Nē, nu, es iestājos korporācijā galvenokārt tādēļ, ka mans sievas tēvs bija Alfreds Ozols, kas viens no agriem vestardiem Rīgā bija. Viņi nes to vestardu lietu cauri Vācijai un atstāja to visu Amerikā. Tajos pirmos gados bija daudz vecāku filisti, tie laika izmēramies. Bet mums bija mums daudz fukši nebija. Es biju fuks vēl kādi divi citi. Un tad, kad dabūja krāsas, tad mēs piedalījāmies korporāciju dzīvē Ņujorkā daudz vairāk nekā tagad, bet arī tas iesīts ir. Vienīgais, ko es daru tagad Ņujorkā, ir apciemoju LKA sēdes pārstāvot Vestardijā. Kas LKA tā Latviešu korporācijā apvienība Ņujorkā. Līdzīgi piekāvā, kas šeit ir. Es nezinu, tur kā tā apvienošanās tiek runāt visu laiku. Bet mums ir tā lieta, kad ir prezidija ārzemēs un prezidija šeit. Nē, tas jā, bet es domāju, tas laiks atrisinās. Jā, tas ir prezidija Amerikā. Tas reiz jauna neviena nav. Mums ir kādās 5 vietās tie. Jo Zomerjāns ir Kalifornijā, Andrs ir Arizonā. Tā komunikācija neiet tik labi. Nē, tagad jau es domāju, kad jau ir savu valsts, mums tomēr te viss ir Visam jānāk uz šeit. Viss centrs jau ir te vajadzētu. Lai gan iet korporācijas, kas turās Amerikā vēl ar fukšiem un ar visu to dzīvi, bet tās mazākās korporācijas viņas nepievalka un iznīkst. Tā kā tas ir. Jā, mums tagad tāda